Mani sauc Inese no Is Magic, un es esmu zemapziņas un traumu transformācijas eksperts. Šodien mēs atkal tiekamies EFT tapping scenārijā. Šis ir tāds brīnišķīgs, atļauj sev mainīties un vienkārši būt. Ja tu vēlies izmaiņas savā dzīvē, bet tu neko nedari, lai viņas notiktu, ja tu gribi, būt bagāta, bet iekšēji tev ir pretestība, pretenzijas pret bagātajiem, ja tu pati kaut kāda tava identitātes daļa stāv ceļā tavai transformācijai, tādā gadījumā šis ir par tevi. Šis tappings ir par vienkārši tavu labsajūtu un drosmi ļaut sev mainīties un dzīvot tā, kā tu vēlies. Jo parasti vienīgais, kas stāv tavā ceļā, esi tu pati. Un tad aiziet. Tātad apgalvo šo te apgalvojumu. Es ļauju sev mainīties un vienkārši būt. Un cik ļoti tu piekrīti no 0 līdz 10? 0 vispār nepiekrītu. 10 es ļauju sev mainīties, miers, pārliecība. Un piefiksē šo ciparu un aiziet. Darām kopā, atkārto pēc manis, vēlams skaļā balsī. Tur, kur tev neviens neiztraucēs. Es uzņemos pilnu atbildību par savu labsajūtu un labklājību. Lai gan daļa no manis ir pretojusies izmaiņām, es ļauju sev mainīties un izvēlos sevi pieņemt un mīlēt. Lai gan es esmu domājusi, ka man jābūt kaut kādai savādākai, lai es varētu mainīties, es sevi pieņemu un cienu. Es atļauju sev gribēt mainīties. Un, lai gan kāda manis daļa tāpēc jūtas patiesi neērti un nepatīkami, es izvēlos sevi cienīt un mīlēt. Es saprotu, ka mana dzīve nav ideāla. Ja es gribu, lai tā mainās, man būs jāveic izmaiņas. Tāpēc es tagad izvēlos atļaut sev veikt šīs izmaiņas un mainīties. Un es izvēlos sev piedot un sevi mīlēt. Lai gan iepriekš es esmu mēģinājusi mainīties, bet neesmu ļāvusi izmaiņām notikt, es sevi mīlu un cienu. Lai gan iespējams šai uzvedībai ir bijis kaut kāds pamats, es izvēlos patiesi un pilnībā mīlēt, cienīt un pieņemt sevi un ikvienu citu, kas man ir iemācījuši šādi justies, šādi būt un uzvesties. Un tagad es izmantoju savu brīvo gribu, lai likvidētu jebkādus apzinātus vai neapzinātus limitējošus uzskatus, ieradumus, uzvedības paternus vai bailes, kas man traucē mainīties
un ieviest izmaiņas savā identitātē un dzīvē. Šūnu līmenī es attīru no šī visa savu prātu, savu zemapziņu, enerģētisko lauku, savu dzīvi no dzimšanas brīža līdz šodienai un arī nākotnē. Arī citās dimensijās un citās dzīvēs. Jau sagribējās palaist un aiziet pa punktiem. Es atļauju sev mainīties. Es atļauju sev vienkārši būt tādai, kāda vēlos. Es atļauju sev gribēt mainīties. Iespējams, es esmu baidījusies no izmaiņām. Iespējams, es esmu noliegusi, ka izmaiņas man nepieciešamas. Iespējams, man ir vienkārši bijusi pretestība pret izmaiņām. Un tā kā mainīties nejūtas labi vai droši, es to neturpinu, vai es nemaz nesāku. Iespējams, man ir bail sevi pazaudēt. Un ja nu es izmainīšos un pati sev nepatikšu, ja nu es nezināšu, kas es esmu, bet es gribu sev patikt, tāpēc es pretojos izmaiņām. Es pārliecinu sevi. Viss jau ir kārtībā. Vai arī es zemapziņā neļauju izmaiņām notikt. Es ļauju savai loģikai ņemt virsroku par to, ko patiesībā gribu. Un tad es saku, ai, tas jau nemaz nestrādā. Bet es vēlos būt atvērta pārmaiņām, kuras vēlos. Es vēlos būt atvērta pārmaiņām, kas var uzlabot manu dzīvi. Tāpēc es iztīru bailes un šaubas un zemapziņas programmas par to. Man ir bijušas bailes no panākumiem, no izgāšanās. Man ir bijušas bailes, ka es pārvērtīšos līdz nepazīšanai. Man ir bijušas bailes, ka mani vērtēs un kritizēs. Man ir bijušas bailes, ka mani apsmies, aprunās un pametīs. Man ir bijušas bailes dzīvot viegli, bez drāmas. Man ir bijušas bailes, ka ja šajā dzīves sfērā sāks iet labāk, cietīs kāda cita. Un tāpēc mans prāts un mana zemapziņa ir paturējuši man zināmajā
Bet tagad es to saprotu. Un saprotu, ka man šis vairs nav nepieciešams. Šis viss man nepalīdz, bet traucē. Es esmu gatava upgradeam. Tāpēc ar mīlestību, sapratni un pieņemšanu es palaižu un notīru šīs bailes un šos paternus tagad. Šūnu līmenī katru mana ķermeņa šūnu es attīru no šiem paterniem un blokiem, bailēm un ierobežojumiem. Attīru savu prātu, savu ķermeni, zemapziņu, enerģētisko lauku, savu dzīvi no dzimšanas brīža līdz šodienai. Un arī nākotnē. Arī citās dimensijās un citās dzīvēs. Palaižam visu prom. Kā tas var būt? Ka es ļauju sev būt tādai, kā es vēlos. Kā tas var būt, ka jūtos ērti izmaiņu laikā? Kā tas var būt, ka es zinu, ka es esmu pelnījusi panākumus, ka es esmu vērtīga un esmu pelnījusi vislabāko, ko šī pasaule var sniegt? Kā tas var būt, ka es esmu gatava mainīties, lai dzīvotu savu sapņu dzīvi? Es to pavēlu, es to zinu, es tā esmu, es to dzīvoju. Savā prātā, ķermenī un garā. Tā tas ir. Un atkal uztaisam dziļu ielpu un izelpā. Palaižam visu traucējošo prom un esi gatava savām izmaiņām. Un pasaki tagad, vai nu es esmu gatava izmaiņām, vai arī es atļauju sev mainīties un vienkārši būt. No 0 līdz 10, kur tu esi, kur ir cipariņš, pagāja par 3 solīšiem uz augšu, 1 solīti uz augšu. Iespējams, pagāja uz leju. Un ja pagāja uz leju, tādā gadījumā atkārto šo pašu šodien vēlreiz un paskaties, kā būs tad. Paldies, ka biji šeit, paldies, ka skatījies šo video un darīji līdzi. Un tiekamies nākamajā. Pasaule sāk mainīties, tad, kad tu sāc mainīties. Katrs mazākais solīts, ko tu izdari savā labā, ir solīts pasaules labā. Tāpēc tiekamies, lai forša diena priekšā.